Nu tad vēl vienreiz sveiki. Man kaķis ņaud aiz loga. Ar grib bariņā. Dzīvnieku mīlestība ir brīnišķīga lieta. Un viņi, protams, mūs vēl vairāk nekā mēs mākam viņus mīlēt. Tā jau arī ir došana. Viņi mums ļauj izdzīvot šajā grūtajā laikā, kad pietrūkst zināšanas, kad ir neziņa. Bet tikai nav jau vairs neziņa. Sliktākā bija, jau nu vairs nebūs. Mēs esam apakšā. Un tagad lūdzu solīt pa solītim rāpsimies laukā. Jo mūsu tauta ir tā vardīta, kas kuļa to krejumu podu un beigās sanāks sviests. Un no tā poda mēs arī būsim laukā. Nu, tad jāsāk ir pirkt sēkliņus, stādīt un plānot dārziņus, jo tas ir tas, kas mūsu tautai vienmēr bijis raksturīgs, un tie zaļie pirkstiņi gandrīz katram cilvēkam. Un ja nav tā dārziņa, tad kaut vai kaktusiņš vai sīpola lociņš uz palodzes, arī tā ir dzīvība, arī tā ir enerģija. Un skatoties, kā aug mazs lociņš, tā aug arī cilvēciņš uz sauli. Un mums arī ir jāiet uz sauli, uz gaismu, un pietiek sēdēt tumsā. Mēs vairs neļausim sevi nostum tumsā. Nekad. Es ļoti lepojos ar to, ka esmu latvieta visu mūžu. Un ļoti lepojos, ka dzīvoju Latvijā. Un man ir liels gods dzīvot šai zemē, un es lepojos ar jums visiem. Nu, ar tiem, ar kuriem es nelepojos. Nu jā, arī tādi ir. Bet arī viņi būs spiest mainīties, ja gribēs dzīvot jaunajā laikmetā. Tuvākā laikā pasaulē neies mierīgi. Un vēl ilgi neies. Jo, lai šīs pārmaiņas notiktu, lai cilvēks saprast, kad mīlestība ir svarīgāka nekā nauda. Un nauda nedara cilvēku laimīgu. Un nauda nedrīkst būt pašmērķis. Vislielākā bagātība ir zināšanas, un tā ir vienīgā bagātība, ko neviens mums nevar atņemt. Un tad dosim viens otram zināšanas, sāksim dalīties. Un šis ir arī mācīšanās laiks. Nu, mācīties vajag visos vecumos, un tā kā pie manis brauc visu vecumu cilvēki, tad mācās arī tie, kam ir 70. Tas gan smieklīgi ir, man jau vēl 70 nav. Bet ja tanti, kam 70 saka, Anita, būtu es tev satikusi agrāk, droši vien būtu savādāk savu mūžu nodzīvojuši. Bet arī 70 gados vēl nav par vēlu. Neuztraukties par to, ko citi par mani domā, darīt to, kas man patīk, smieties tad, kad man gribas smieties, un arī raudāt tad, kad man gribas raudāt. Jo tā arī ir attīrīšanās. Lai jums labas dieniņas, brīvdienas, un atcerieties vienu, tikai jūs paši darat sevi laimīgu. Atā.